25 eiro par 10 km braucienu, 100 eiro no lidostas līdz centram. Šādi un līdzīgi virsraksti parādījušies masu mēdīju un sociālo tīklu virsrakstos. Kas noticis ar taksistiem? Kāpēc pēkšņi tā uzlikušas cenas? Kur jūsuprāt ir problēma un kā to risināt šajā nozarē? Visu cieņu tiesas lēmumam. Tātad vainīga tiesa. Šādas un līdzīgas muļķības esmu dzirdējis arī no dažiem žurnālistiem. Diemžēl tiesai ar to nav nekāda sakara. Tiesas spriedums stājās spēkā pirms gada, bet anarhija ar cenām sākās tikai šogad. Ministru prezidents vai nu pats nezina, kāds dokuments izdod viņa vadītais kabinets un parakstījis viņa partijas biedrs un satiksmes ministrs Uldis Augulis, vai nu viņš apzināti maldina sabiedrību. Kurš ir atbildīgs un kā risināt problēmu? Es jums pastāstīšu. Mani sauc Gads Līcis un esmu Ķekavietis. Lidosta līdz 2017. gadam savā teritorijā ļāva strādāt tikai 2 taksimetru kompānijām – Redcab un Baltic Taxi. 2013. gadā viens taksis iesniedz tiesā prasību, ka tiek diskriminēts, un tiesa uzvarēja. 2017. gada martā stājās spēkā spriedums, kas uzlika par pienākumu lidostai demontēt barjeru un ielaist teritorijā visus taksisus, kuri to vēlas. Lidosta nedaudz vēl paspirinājās pretī, tomēr septembrī visi, kas vēlējās un bija saņēmuši licenci, varēja droši braukt iekšā un pelnīt. Lidostā parādījās vairākas taksimetru kompānijas, un reizēm jau te takšu bija vairāk nekā cilvēku visā lidostā. Tomēr cenas bija normālas. Problēmas sākās tikai šā gada aprīlī, gadu pēc tam, kad bija stājies spēkā tiesas spriedums. Ministrs kabineta noteikumi līdz šā gada martam noteica, ka, lai sniegtu taksimetru pakalpojumus, vietējā pašvaldībā ir jāsaņem licence. Bet galvenais bija tarifu griezti, kurus noteica katra pašvaldība. Tātad bija skaidri nodefinēta maksimālā cena. Mārupē, kur atrodas lidosta, bija noteikti šādi maksimālie tarifi. Drīkstēja prasīt mazāk, bet ja kāds prasīja vairāk, tad tā jau bija krāpšana, un par to varēja iestāties krimināla atbildība. Tas bija līdz šā gada 21. martam, kad stājās spēkā jaunie ministra kabineta noteikumi, kuros jau tarifu griezti vairs nav noteikti. Tagad katrs taksists pats var izdomāt savus tarifus, cik augstus vien vēlas, un pēc tam tikai mēģinās jūs iedabūt mašīnā. Brauciens ar šādu taksometru no lidostas uz Berģiem jums var izmaksāt ap 100 eiro, un tā nav augstākā cena, kas redzēta. Atkārtoju, tiesa lika nodemontēt barjeru. Mūsu valdība bija tā, kas atcēla tarifu griestus. Ja agrāk jums par braucienu līdz centram prasīja 50 eiro, tad jūs varējāt saukt policiju un taksistam būtu problēmas. Tagad jūs var aizvest pa 150 eiro to pašu gabalu, un ja jūs nemaksāsiet, tad jums būs problēmas. Domāju, ka šodien mēs arī sadarbības padomē vienosimies par darba grupu. Ministra prezidents saka, ir izveidot darba grupu, kas meklēs risinājumus. Tomēr es atceros, ka vēl šā gada sākumā iedzīvotāji bija šokā par jauniem elektrības rēķiniem. Ko mums par to teica valdība? Ka veidos darba grupu, lai atceltu OIK. Viens no instrumentiem, kā mēs skatāmies, kā varētu šo OIK sistēmas jautājumu risināt, tad atcelt pilnībā šo OIK maksājumu. Ir pagājis vairāk kā pusgads. Var teikt, ka pilnībā tas valdības rīkojums netiks izpildīts. Viņš bija populistisks pašā sākumā. Tāpēc es vairs neloloju ilūzijas un neticu šai valdībai. Kas īsti satrauc mūsu patreizējos ministrus? Nevar vietās, kas ir Latvijas vizītkārta, toreiz iebraukt jebkurā stāvoklī ar jebkuru godīgumu pakāpu attiecībā uz klientiem. Viņiem ir galvenais, lai no Briseles ielidojušie neko slikti nepadomātu par mums, bet Latvijas iedzīvotāji viņiem nav svarīgi. Pat ja sakārto šo jautājumu lidostā, tad blēdīgie taksisti vārvāksies uz citām vietām. Pie klubiem, kur ķers iedzērušas jauniešus, vai pie slimnīcām, kur cilvēku domas būs aizņemts ar radinieku veselību. Un likumīgā krāpšana turpināsies. Tāpēc pastāstīšu jums, kas jāņem vērā, lai neuzķertos uz bležiem. Lūk, klasisks vidēji liels tarifs, kāds bija noteikts Mārupē. Un daudz to pašreiz izmanto visā Latvijā. Dažas lētākas kompānijas brauc ar zemākiem, bet šis varētu būt maksimālais tarifs par kvalitīvu pakalpojumu. Likums nosaka, ka uz labās puses durvīm jābūt uzrakstītiem tarifiem. Tas veidojas no 3 komponentiem – noliekšana, laiks un attālums. Summējot šos 3 lielumus, jūs iegūstat gala maksu, kas jāmaksā par pakalpojumu. Lai gan iekāpšana izstās visdraudīgākā, tā vismazāk ietekmē cenu. Jūs viegli varat veikt neliels aprēķinus. Ja jūsu galamērķis ir, piemēram, aptuveni 15 km attālumā un ceļš varētu prasīt 25 minūtes, tad visi šie 3 lielumi jāsummē. Kā rezultātā jūs iegūstat maksu par braucienu aptuveni 15 eiro. Sanāk vidēji 1 eiro par 1 kilometru, kas ir pietiekuši dārgi un pilnīgi pieņemami, lai brauktu jaunā, tīrā un sakoptā auto. Tieši šo tarifu arī izmanto Zolīdas kompānijas, kuru mērķis ir nopelnīt, sniedzot kvalitīvu pakalpojumu, nevis apkrāpt cilvēkus. Ir tādi viltnieki, kas iekāpšanu un kilometru izmaksas atstāja vecās, bet paceļ minūtes cenu, kam jūs nepievēršat uzmanību. Ar šo taksometru šie paši 15 km jums maksās nevis 15 eiro, bet jau 30. Tātad summējot visus lielumus, kopā mums būtu beigās jāiegūst aptuveni 1 eiro par 1 kilometru. Ja jūs redzat šeit lielākus tarifus,
Ejiet prom un nekāpiet tādā taksometrā. Jūs esat saticis blēdi. Un ja kāds taksists jums mēģina iestāstīt, ka viņš nopircis jaunu auto par 15,000 eiro, un tāpēc viņam jāsaņem vairāk, tad es jums kā piemēru varu minēt, ka tie smagie auto, kurus jūs redzat uz ceļiem, maksā no 50 līdz 100,000 eiro un patērē 30 līdz 40 litrus degvielas uz 100 km. Un par preču pārdāšanu viņi prasa 1 eiro par vienu nobraukto kilometru. Tāpēc maksā taksometram 3 reizes augstāku tarifu, kur izdevumi ir 5 reizes mazāk, nav nekāda pamatojuma. Šie taksisti vienkārši sīki blēži, kur izmanto likuma caurums, kur radīja mūsu brīnišķīgā valdība ar ZZS priekšgalā. Manu uzticību šī valdība ir izsmēlusi. Sargiet sev un sekojiet līdzi cenām. Un oktobrī noteikti visi dodamies vēlēt un rūpīgi pārdomājiet savu izvēli. Laimīgi! Jauno budžetu, 3 gadu budžetu pieņems jau jaunā valdība, bet es nedomāju, ka tik radikālas būs izmaiņas jaunajā sastāvā.